Šajā video es gribu iepazīstināt ar šo te platformu, par kur mēs runājam, bišķiņi savādākā veidā, nekā mēs parasti rādām, jo mēs parasti prezentējam, prezentācijā mēs rādām slaidus, bet tagad es gribu padalīties tieši ar to, kā izskatās šī te platforma, kā izskatās šī te kompānija. Tātad es dalīšos ar ekrānu. Tātad īsteno sapņus realitātē. Tātad šie te trīs burti nesaprotamie MWR nozīmē Making Wishes Real Life, īsteno sapņus realitātē. Tā kā šī te kompānija dod iespēju radīt savu sapņu dzīvi, ceļot pa visu pasauli un īstenot savus sapņus realitātē. Skatāmies, ko šī te kompānija mums piedāvā. Šī te kompānija patiešām mums piedāvā dzīvot savu sapņu dzīvi, jo ik viens no mums vēlās ceļot, ik viens no mums vēlās redzēt pasauli. Un šeit šīs te kompānijas patiesībā pat odziņa ir kompānijas organizētie ceļojumi, kas saucās Life Experience. Par tiem mēs parunāsim, es parādīšu arī platformā nedaudz vēlāk. Tātad šie te Life Experience ir burtiski pa visu pasauli, kas tieši to arī nozīmē, ka mēs varam apceļot visu pasauli. Ņujorka, Dubaja, Malaga, Karību, vienalga vai nu Karību kruīzs vai arī pa Karību jūru, tur ir arī zemes dažādi varianti, kā mēs varam tātad dzīvot. Te ir Jonijā Šuraus, kas ir kompānija, šīs te kompānijas dibinātājs, ir teicis ļoti kolosālu frāzi: dzīvot pēc saviem noteikumiem. Tā ir jaunā panākuma definīcija. Tāds arī ir, jo mēs katrs esam pats savas realitātes radītājs. Un šeit šī iespēja mums ir dot absolūti pilnīgi visiem bez izņēmuma. Ko tad šī te kompānija mums piedāvā? Šī te kompānija mums vispirms piedāvā šo te platformu, kurā mēs varam rezervēt gan viesnīcas, gan avio biļetes, gan kurortus, gan zemes transportu, kas ir vilcienu un autobusu starptautiskie biļetes, automašīnu nomas, kruīzus, ekskursijas. Tad šeit mēs redzam visu to, kas ir saistīts ar ceļojumiem. Ejam tālāk. Ko tad šī te platforma mums piedāvā? Šī te platforma mums piedāvā ekonomēt naudu uz saviem ceļojumiem. Tātad tērē mazāk, ceļo vairāk. Tālāk mēs varam paskatīties šo te mūsu kluba dalībnieku stāstus par saviem ceļojumiem. Ja, tos mēs varam ieejot iekšā. Starp citu, adresi augšā redzam MWRlife.com. Jūs katrs varat atvērt šo te adresīti un 10 valodās ir pieejama šī te informācija, un jūs varat izlasīt sev piemērotā, saprotamā valodā. Latviešu valoda šeit nebūs, jo latviešu, mēs zinām, ka latviešu tauta ir pārāk maza. Tā, kas mums šeit ir redzams? Šeit mēs redzam reālajā laikā cilvēku rezervācijas. Jā, paskatāmies, kādas šeit ir ietaupījumi. Ja? Skatāmies, tā tad no Francijas cilvēks ir rezervējis, ietaupījis $698. No Krievijas cilvēks reģistrējis ir viesnīca Nīderlandē $159. Rekur ASV ietaupījums $99. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas ir Reku Kanāda. Ir rezervējusi viesnīcu arī tajā pašā Kanādā, ietaupījums $604. Es domāju, ka tas ir super kolosāli. Es domāju, ka jebkurš no mums grib ietaupīt, neviens no mums negrib pārmaksāt. Un tātad tas ir tas, ko šeit dod mums šī te dalība šajā klubā, konkrēti šī te platforma. Tad dzīvojam savu sapņu dzīvi, ceļojam pa pasauli, kā reiz šī te īsteno sapņas realitāte MWR Life ceļojuma klubs mums šo te iespēju dod. Kompānija arī sadarbojas ar daudzām labdarības organizācijām un arī atbalsta daudzas. Un arī jūs, kā šī kluba dalībnieks, ja jums ir vēlēšanās, arī jūs varat atbalstīt kādu, kuram tas ir nepieciešams. Šeit apakšā ir redzams, kurā vietā kompānija ir reģistrēta. Patiesībā kompānija ir darbojas no 2013. gada. Mēs šajā kompānijā esam jau ienākuši otro reizi. 19. gadā bija pirmais starts, pēc tam pandēmija, un tagad ir otrais starts. Kompānija mums ir pazīstama un zināma, tas priekš mums nav nekas jauns. Un arī mēs, esot pirms pandēmijas laikā, arī pietiekami daudz paspējām arī izceļot. Tātad ofisi ir Hongkongā, ofisi ir ASV,
Francijā, Lielbritānijā, apvienotajās Arābu Emirātos un pavisam tuvākajā laikā atvērsies oficiāli Kazahstāna. Un šeit arī ir redzami, šeit gan ir mazāk redzami, bet ir redzams ETOA, nozīmē Eiropas Tūru operatoru asociācijas biedrs, un rekur apakšā arī ir redzams Trust Pilot, te mēs latviski lasīsim Trust Pilot, rekur tāda zaļa zvaigznīte, kas arī šeit ir novērtējums, šis te platformas novērtējums, un ja mēs skatāmies, kāds ir mūsu novērtējums, tas ir 4,8, salīdzinot ar Booking 2,9. Tā kā domājiet paši. Un tagad paskatīsimies par šo te kompāniju vēl. Ko šī kompānija tad mums dod? Šī te kompānija mums dod. Tātad patiesībā šī te kompānija ir tiešām reāli globāla ģimene. Mums visiem ir viens mērķis, un mēs visi vēlamies realizēt savus sapņus realitātē. Tātad šī te kompānija kā reiz mums to dod. Tātad Jaunija Ašarovs ir šīs te kompānijas prezidents un ģenerāldirektors, kas mums šo iespēju ir devis, kas ir šo te kompāniju dibinājis, kas dod iespēju mainīt ne tikai mums pašiem savu dzīvi, bet kas dod iespēju mainīt arī citu cilvēku dzīvi. Tātad šī kompānija dod mums iespēju gūt panākumus, darot to, kas mums patīk, veidot dzīvi pēc saviem noteikumiem, iziet ārpus ierastā, atrast daudzus domu biedrus, patiesībā iedzīvināt savas idejas. Jā, šeit ir attīstība, šeit ir izaugsme, šeit ir brīvība, šeit ir veselība, šeit ir radošums. Patiesībā absolūti viss, ko mēs varam vēlēties. MWR Life ir globāla tiešās pārdošanas kompānija, kas maina ceļošanas veidu visā pasaulē. Klubs piedāvā saviem biedriem vislabākās cenas, vislabākās iespējas, vislabāko apkalpošanu un arī iespēju veidot mājas biznesu. Tūkstošiem cilvēku iespēja sasniegt finansiālo neatkarību un īstenot savus sapņus realitātē. Kur šeit ir vēl tādi tie certifikāti, par ETO es jau pateicu. Šeit tātad ir certifikāts, Francijas certifikāts, Lielbritānijas Business for Home, starp citu, ir novērtēts ar 2A+, kas ir visaugstākais vērtējums arī šajā klasē. Tātad tās ir tās visas atļaujas. Kompānija darbojas absolūti legāli. Te ir arī IATA, tas ir aviokompānijas certifikāts. Tātad šis viss mums arī ir. Tātad tava iespēja gaida, atver savu potenciālu. Šī kompānija ir paredzējusi palīdzēt vienkāršiem cilvēkiem realizēt savu patieso dzīves potenciālu. Tas patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo ar ko gan mums vēl vajadzētu nodarboties, ja ne ar savu patiesā potenciāla realizāciju? Tad mūsu iespējas mūs gaida, atveram savu potenciālu un iegūstam finansiālo neatkarību. Tātad panākumiem nav jābūt sarežģītiem. Mēs fokusējamies uz vienkāršiem modeļiem, kuri dod mums patiešām izcils rezultātus. Pat strādāt, strādā ļoti vienkārši dalies un pelni. Jebkura biznesa pamata idejas kodols, tad kļūsti par uzņēmēju un dalies par to, kā var ceļot vairāk un maksāt mazāk. Tieši tāpat kā kādreiz Netflix uztaisīja revolūciju tajā, kā cilvēki skatās filmas šodien, tāpat mūsu kompānija maina priekšstatu par to, kā cilvēki ceļo un radi mantojumu. Dalies ar šīm te biznesa iespējām, lai radītu pasīvo ienākumu sev un savai ģimenei. Tātad šeit mēs arī nododam mantojumu. Kompānija ir apvienojusi divus globālus trendus. Pirmais trends ir ceļojumi, un otrais ir mājas bizness, neatraujot sevi no ģimenes. Tad biznesa jūsu telefonā, jebkurā pasaules malā, vai nu tas ir ar skatu uz okeānu, vai skatu uz ezeru, vai skatu uz kalniem, kā jums katram pašam patīk. Jūs paši sev izvēlaties, un nevis fototapetes, bet patiešām reāli dzīvu skatu un priecājies par savu dzīvesveidu katru dienu. Tātad mūsu dzīvesveids ir ceļošana. Patiesībā tā ir jauna iespaidu pasaule. Ja mēs vienkārši paceļam savu dzīvesveidu pavisam citā līmenī. Un vēl papildus priekšrocības. Tad kompānija garantē 150% labākās cenas garantiju. Tad mēs saņemam zemākās cenas garantiju. Ja tu, piemēram, rezervēsi šajā platformā viesnīcu pa $1000 un pēkšņi ieraudzīs, ka bookingā šī viesnīca maksā 900, tev atgriezīs 100 plus 50 pa virsu.
Tātad 150% no šīs te cenu atšķirības. Bez tam kompānijai ir 24/7 atbalsts, un arī vēl ir tāda sadaļa kā lifestyle malls. Šeit patiesībā par to nav teikts, bet es to jums parādīšu tieši konkrēti, kāds izskatās platformas iekšpusē. Tātad tūlīt es arī ieiešu kabinetā un parādīšu jums, kā tas izskatās no kabineta. Kas šeit vēl ir? Ja tu esi lojāls 12 mēnešus pēc kārtas un esi maksājis šo te abonēšanu, tu savu ceļojumu pēc gada pilnībā nosedz ceļojumu ar šiem te sakrātajiem lojalitātes punktiem, kas tev ir sakrājušies. Ja viņi tev ir sakrājušies, jo patiesībā, ja mēs ceļojam, tad mēs viņus arī varam norakstīt, un tā ir tā pati abonēšanas maksa, kuru mēs maksājam, vienkārši viņi pārvērš lojalitātes punktos. Un patiesībā mēs viņu varam norakstīt pat viena ceļojuma laikā. Bet, ja jūs krājat, tad jūs pēc gada, ja esat lojāls 12 mēnešus, varat pilnībā pēc gada tas sanāks. Elites pakai 1440, jums būs šeit lojalitātes punkti, un turbo pakai jums sanāks 3130 dolāru lojalitātes punkti uz istabiņu. Nevis uz vienu cilvēku, bet uz istabiņu. Tātad tas ir arī diezgan svarīgs moments. Jūs izvēlēsieties life experience, kādu jūs pats gribēsiet, un norakstiet visu, kas jums šeit ir sakrāts. Tātad skatāmies, kas tad šeit ir. Šeit mums ir viesnīcas vairāk nekā 2 miljoni visā pasaulē. Šeit ir avio biļetes, šeit ir automašīnu noma, šeit ir transferi, šeit ir kruīzi, starp citu, izdevīgāki nekā kruīz kompānijās. Šeit ir šie te life experience, kurus es arī drusciņi parādīšu pēc tam. Tad lifestyle malls. Lifestyle malls kā reiz šajā kompānijā ienāca pandēmijas laikā, lai šī te kompānija varētu izdzīvot visu šo te pandēmijas laiku, tad, kad mēs visi sēdējām mājās un neviens nekur neceļojām. Tad viņi rūpējās arī par to, lai mēs varētu turpināt. Šis te lifestyle malls no tiem laikiem arī mums ir palicis. Tālāk. Tālāk ir kurorti, zemes transporta, autobusu, vilcienu biļetes, es jau teicu, aktivitātes, dzīvokļi, tas pats, kas ir Airbnb, tikets, tās ir biļetes uz pasākumiem, uz koncertiem, no, jā, aktivitātes, izklaides, ekskursijas, flash deal, tās ir arī speciālie piedāvājumi, The Club speciālie piedāvājumi. Tas viss jums ir pieejams. Un tagad paskatīsimies šos te life experience. Tas ir tas, kas mums šeit ir īpašs un kas nav nekur citur. Tad te, piemēram, ir Kairā Deluxe life experience, bet tagad paskatāmies. Tad cena ir 699 dolāri. Un augšā ir rakstīts up to 350 lojalitātes punkti. Tas nozīmē, ka mēs no šīs te summas varam nomīnusot šos te lojalitātes punktus, kur viņi te augšā mums ir sakrāti. Ja? Un tad starpība, kas mums sanāks kairā starpība, nu, noņemiet nost, tātad no 699, 350 dolāri. Ja? Tie ir dolāri. Ja mēs skatīsimies eiro, tad mēs sapratīsim, un ja mēs paskatīsimies, mēs varam tomēr arī uzspiest, paskatīties, kas tur ir iekļauts šajā summā. Tad principā sanāk kaut kur ap 250 dolāriem. Tas ir kaut kur ap 200 eiro. Jā, tā tad skatāmies. Šeit ir iekšā transferi no lidostas uz lidostu, brokastis iekļautas, trīs lančīs pusdienas, piramīdas. Tad mēs apmeklējam piramīdu un sfinkses. Tātad civilizācijas muzejs. Uh, Ēģiptes muzejs. Tad patiesībā tās ir tās visas vietas, kur parasti cilvēki, kad dodas uz Ēģipti, viņi pērk atsevišķi katru šī ekskursiju. Ja mēs pa 200 eiro mēs noteikti nedabūsim 4 naktis, cik tās zvaigznes ir. Nu, te tad ir aprakstīts, ko mēs tad katru dienu darām. Tātad labi, tas ir par Kairu. Un mēs tad varam paskatīties Rumānijas life experience arī 399 dolāri mīnus 200 lojalitātes punkti. Tātad viņš mums sanāk pār 199 dolāriem, tas ir apmēram 150, 160 eiro.
Arī tātad praktiski visi šie te life experience ir 5 zvaigznēs. Tātad skatāmies, ir brokastis iekļauts, arī trīs vakariņas, free spa, tātad ieejas spa, bezmaksas ieejas spa. Jā, es domāju, par tādu cenu tā ir. Tas ir fantastisks piedāvājums. Jūs pat varat aizbraukt ar mašīnu uz Rumāniju. Labi, ejam, tagad skatāmies citu life experience. Izsiko life experience $699. Mīnus 300 mums sanāks $399. Kas mums šeit ir iekļauts? Šeit mums ir, tātad šeit ir 8 dienas, full board, tātad, nu, all inclusive. Istabiņas uz sīvju, uz jūras skatu, tenisa korti. Speciāli treniņi, jā, droši vien, ka tie ir mūsu klubā partneri sabrauc un vienkārši arī mums ir biznesa treniņi. Tad izsikola tā ir Kirgīzija. Tātad kāda vēl life experience? Life experience Ķīna. Jo kāds varbūt patiešām ir sapņojis nokļūt Ķīnā, skatāmies $899, mīnus 400 lojalitātes punkti. Tas maksās $499. Tas ir kaut kādi 450 eiro. Un šeit programma arī ir ar ekskursijām. Es domāju, ka tā ir superīga. Ja par tādu cenu, ar visām ekskursijām, ar visiem transferiem, ar visu iekļauts, vienkārši fantastiska cena. Albānija, Grieķija, Katāra, Puerto-Riko. Tātad patiesībā šis ir tas kompānijas galvenais produkts, ko šos te ceļojumus organizē kompānija pati, un jūs šos te ceļojumus nekur citur internetā neatradīsiet, un arī nekādās ceļojuma aģentūrās nekur neatradīsiet. Nica, Francija, kolosāls ceļojums sanāk vispār $399 maksā, mīnus 300 lojalitātes punkti, $99 jūs samaksāsiet par šo Nicas Life Experience, tad ir Dubajas Life Experience, Marakeša, vidusjūras kruīzs. Šis te kruīzs, par to Sandija pagājušajā video stāstīja, tas iet apkārt pa, tur ir Spānija, Francija, Itālija, tad viņš tur iet tā pa krastiem, vajag smuka apkārt visur. Malaga Life Experience, Meksika, Agadira, Puntakāna. Nu, patiesībā apceļojam visu pasauli un šeit viss priekš jums ir jau Meka. Roma, Budapešta, Havaja, Hondao, kur tas vispār ir, es nemaz nezinu, jāskatās, ir rekā, mēs nemaz nezinām visu. Tunisija, Šarmelšeika, Kankūna, nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Katru mēnesi nāk klāt šie te life experience. Tas ir tas, ko jūs nekur citur neatradīsiet. Jā, tātad šādus dzīves pieredzes variantus jūs varat saņemt. Kurorts varbūt paskatīsimies. Tātad, ko mēs šeit darām? Mēs izvēlamies virzienu. Starp citu, es noteikti gribu aizbraukt uz Kanārijas salām. Tātad Kanārijas salas. Rekur paskatāmies. Tātad Klab, Las Kalas, Rental. Kanārijas salas 5 zvaigznes. Paskatāmies tātad datumus. Tāpēc šeit viņš arī rādīs mums to datumus fleksibli. Jā, tad mēs varam, protams, paskatīties, kā tas izskatās, tas kurorts. Liekas, ka diezgan līdzīgs Eģiptei arī tā kaut kā baigi līdzīgi izskatās. Ok. Aha, tur virtuvīte ir iekšā pašiem. Taču tā kā dzīvokļa tipa ir 6 cilvēkiem izskatās. Ok. Es domāju, ka tīri pieņemami. Par tādu cenu noteikti tas ir, es domāju, super. Tātad Selectrum $470. Šie te $470 ir 4 cilvēkiem. 4 cilvēkiem $470 nedēļa. Es domāju, kolosāla cena tā ir. Ja, bez tam šeit mēs varam arī norakstīt daļu no lojalitātes punktiem. Un tad, kad mēs, piemēram, iesim jau uz rezervāciju, mums arī pēc norezervēšanas iedos atpakaļ cashback punktus, kas arī ir,
naudā, kas arī pārvērš naudas izteiksmē. Tātad, reku, mēs šeit nopelnīsim 846 travel kredītpunktus. Tas nozīmē, tas ir kaut kur 8,5 dolāri, kurus mēs pie nākošās rezervācijas nomīnusosim nost. Un mūsu nākošā rezervācija kļūs vēl lētāka. Reku, tad arī reku, mēs lojalitātes punktus uzspiežam un norakstam. Ja? Tad reku uzreiz mainās cena 470, 459, tad vēl mazāk sanāk. Ja? Lojalitātes punktus, starp citu, ir iespējams nopelnīt. Ok, mēs arī varam paskatīties, piemēram, paskatīsimies, piemēram, Tenerifi. Tātad Sunset Harbor Club. Mēs apskatāmies, o, tur jūriņi turpatās ir. Izskatās skaisti. Jā, kalni. Man liekas, ka ir neko. Tad arī tā ir tā kā vairāk dzīvokļu tipa. Dažiem tieši tas patīk, daži cilvēki tieši tādas iespējas meklē. Jā, tā kā tas ir skaisti, manuprāt, skaisti. Tagad skatāmies Select Room. Oktobrs no 17. līdz 24. Šeit ir diviem cilvēkiem, un mums ir member price 810. Paņemsim, salīdzināsim šo te cenu. Kāda mums ir cena, ja mēs, piemēram, to pašu rezervētu bookingā? Tā, tad mums bija no, kāda mums bija datumi? Tātad Sunset Harbor Club mēs paņēmām, kur viņš man palika, mēs viņu paņēmām no 17. līdz 24. oktobrim. Tātad 1137 eiro booking cena, Sunset Harbor Club, divi pieaugušie, 17. līdz 24. oktobris, un tie bija eiro, un šeit mums ir Sunset Harbor Club, the same date, tie paši datumi, kurus mēs izvēlējāmies, un 810 dolāri, tas ir apmēram 700, varētu būt kaut kādi 70 eiro. Tad es domāju, ka starpība ir diezgan ievērojama. Un tā nebūtu vēl nav mūsu gala cena. Tāpēc, kad mēs šeit, ja izvēlēsimies šo te istabu, mēs vēl varēsim norakstīt 19 dolārus lojalitātes punktu, reku cena uzreiz krītās, un mēs vēl nopelnīsim 1458 strāla kredītpunktus, kas ir apmēram 14,5 dolāri, ko mēs nākošajā savējā rezervācijā atkal varēsim nomīnusot. Tātad 791, tas jau ir kaut kur ap 750 eiro. 750 eiro pret 1137 eiro. Es domāju, ka tās ir diezgan daudz. Tātad tas ir par, par kurortiem. Paskatīsimies vēl vienu interesantu lietu. Paskatīsimies, starp citu, stejas arī ir ļoti labi, bet kaut kad es noteikti vēlāk vēl parādīšu visus tos atsevišķi, ja? Bet šeit vēl ir viena ļoti interesanta lieta mums platformā. Mums ir mākslīgais intelekts, ar kuru palīdzību mēs varam plānot savus ceļojumus, lai mums nebūtu jāsēž dienām ilgi un jāskatās, ko tad mēs tur varam darīt un kā mēs varam nokļūt no vienas vietas uz otru vietu. Paņemsim Dubaju, teiksim, jā. Paņemsim, te jau pat nav svarīgi, kādu mēs datumu ņemsim. Labi, ok, vienalga ejam kaut kur tālāk. Ejam kaut kur kaut kāds novembris, piemēram, arī. Nu, tāpēc, ka, nu, tad jau Latvijā paliek neinteresanti. Paņemsim tātad Friday no 7. līdz 14. novembrim. Līdz 13. 7 nakts, jā, ok. Un skatāmies. Just me, partneri, friends, family. Nu, labi, ņemsim family, piemēram.
Nu, piemēram, ja mēs ar ģimeni braucam, nu, mēs varam vai nu draugus izvēlēties, vai ar ģimeni vienalga, ja? Nu, kaut vai draugus arī varam paņemt, varbūt ar draugiem. Paņemsim šeit mīdiem vidējs. Un tagad mums izleks ārā viss tas, ko mēs šeit varam darīt. Un mēs varam izvēlēties, ko mēs šeit varēsim izvēlēties. Mēs šeit varēsim izvēlēties. Mēs vienkārši saspiežam, ko mēs šeit gribam. Ūdens parks, ā, dienas kruīzs, ā, brokastu kruīzs, interesants, jā. Labi. Lunch cruise, nu, vienos kruīzos jau mēs gan nedzīvosim, sandkruīgi, sports, full day tours, half day tours, romantiskās tūras, akvārijas, ūdens tūras, tā tad parks ar baikiem, food drinks, atrakcijas muzeji, day trips, tātad safāri, uzspiedušam safāri. Vēsturiskās, nu, kas katram patīk, mēs katrs varam saplikšķināt visu, kas mums patīk. Un tagad skatāmies, kas notiek. Tātad mākslīgais intelekts meklē visu attiecīgi, ko mēs bijām ieklikšķinājuši, visu, ko mēs gribam. Un mēs apmēram tagad skatāmies, cik mums daudz laiku tas aizņems. Just a few moment un skatāmies. Nu, patiesībā, man liekas, pusminūte apmēram aizgāja. Ja? Tātad te ir trīs cilvēki. No 7. līdz 13. Tad te patiesībā ir aprakstīts par Dubaju, un mums uzreiz piedāvājās visizdevīgākās viesnīcas par visekonomiskākajām cenām. Viņas momentāli arī šis mākslīgais intelekts mums izmetīs. Tad praktiski šeit ir pilnībā visu viņš izdos gatavu. Mums vairs nevajadzēs pa platformu staigāt, jo viņš jau praktiski mums visu iedos. Tad skatāmies, viesnīca 49% ekonomija, tās ir 3 zvaigznes, 46, 4 zvaigznes. Nu, tad šie tie labākie dīli, kurus mēs tad varētu sev šeit viesnīcas iegādāties. Ja? Uh, Paskatīsimies regulāro cenu, piemēram, atkal šim te pašam. Uh, tātad Tulip Hotel apartment. Paņemsim to Tulip Hotel apartment, paskatīsimies, cik viņš mums ir bookingā. Tātad paskatīsimies Tulip Hotel apartment. Tulip Hotel Apartments booking. Tātad, lūk, Tulip Hotel Apartments mums bookings. Mēs tur paskatīsimies, kāda mums būs tā cena. Mums ir trīs pieaugušie. Mums ir trīs pieaugušie, viena istabiņa. Mēs izvēlējāmies šo te trijiem pieaugušajiem. Trijiem pieaugušajiem tātad, un skatīsimies, ko mums piedāvā bookings trīs pieaugušajiem uz šiem te pašiem datumiem. Un 17. līdz 24. Un cena mums ir 1636 eiro. 1636 eiro pret $1013. Tad šeit mums praktiski sanāk kaut kāds 950 varbūt, eiro, jā. 950 eiro un 1636 eiro. Es nezinu, vai tiešām nav vērts abonēt šo te platformu. Es domāju, ka mēs jau vienā rezervācijā atpelnām to bezmaz vai daudzu mēnešu abonēšanu. Un bez tam tā abonēšanas maksa mēs jau viņu lojalitātes punktos iztērējam. Arī mēs drīkstam vēl tērēt to naudu, ko mēs iemaksājam. Ne tikai šeit ekonomēt, bet vēl tērēt to naudu, ko mēs iemaksājam. Ja mēs tagad skatāmies BookNow, paskatīsimies, kas notiek gala rezultātā. Tā jau nav mūsu gala cena. Gala cena mēs, piemēram, izvēlamies tad to istabiņu. Izvēlamies to istabiņā, mēs tur varam paskatīties. Kaut kādu Ziemassvētku labi. Izvēlamies, paskatāmies, kāda izskatās tur tā viesnīca. Tulip. Jā, viņa arī ir dzīvokļu tipa. Arī izskatās dzīvokļu tipa, tad tur ir virtuvīte. Šāds te variants.
Tātad skatāmies, tad mēs redzējām šo te cenu atšķirību ar bookingu, un bez tam mēs norakstam vēl lojalitātes punktus, un mēs vēl arī saņemam travel kredīt punktus, kurus mēs izmantosim pie nākošās rezervācijas. Un tātad nodokļi šeit ir iekļauti. Jo, starp citu, bookingā ļoti bieži nav iekļauti nodokļi. Te, starp citu, arī var uzreiz avio biļetes, book your flights. Jā, flight, te mēs varam uzreiz, mēs gribam, mēs varam ar uzreiz avio biļetes. Nu, viņš mūs aizved reku mūs uz avio, tad tas ir tāds variants, ka mēs varam uzreiz avio biļetes paskatīties. Tad, reku mums arī ir apraksts pirmajā dienā, tātad Dubai City, tātad, nu, tas, ko mēs tur saklikšķinājām, paskaties, kādas cenas. Otrā diena Adventures, and, ja mēs paskatāmies, jā, viņš jau atver vaļā, viņš mums rekur parāda, viņš pat mums parāda, rekur, kā mēs nokļūt varam, jā. Desert safari, starp citu, $33. Tas ir kaut kā 20, nezinu, 7 eiro. Par 27 eiro es nezinu, vismaz Dubai ir daudz dārgāk par Eģipti. Eģipte jūs tādas cenas uz safari taču nedabūsiet, tāpēc, ka tur ir mazākā cena kaut kāda 60 eiro. Tas ir Eģiptē, kur ir dārgi, kur ir lētāk nekā Emirāti. Jā, nu, tad patiesībā tās cenas, tās ir mūsu, šīs te cenas, tās ir mūsu kluba cenas, ko mēs varam pie šīs te aktivitātes, pēc tam pie aktivitātēm aiziet un nopirkt. Tā tad, jā, Dubai Marinā, to sunset jahta ar jahtu sunset. Un 26 tikai dolāri. Tas ir super vienkārši. Abu Dabī full day sightseeing tour. $28. Visa diena. Super. Tātad, nu, tā ir tā, lai jūs saprotat, kādos tempos jūs varat atrast. Kādos tempos jūs varat atrast to, kas jums konkrēti kaut kādā vietā nezina, kur jūs nekad neesat bijuši, jūs varat atrast, ko jūs vien varat vēlēties. Tātad iespēja kluba biedriem vienkārši par super izdevīgām cenām, ne tikai viesnīcas, bet patiesībā mēs varam organizēt visu savu atpūtu jebkurā pasaules malā. Vienkārši fantastiski. Jā, starp citu, ko es tikko atcerējos. Es tikko atcerējos to, ka es esmu ienākusi savā kontā, kas ir elite konts. Varbūt kādreiz uztaisīsim salīdzinājumu elites kontam un turbo kontam. Es par to vienkārši pirmais, kas uzspiedās un sanāca, kas tagad skatos, es taču esmu elites tajā savā kontā iekšā. Ja mēs skatītos turbo kontu, tad tur ir daudz, vēl daudz lielākas atlaides un pat ļoti ievērojami lielākas atlaides. To tad kādā no nākošajām video salīdzināsim un paskatīsimies. Tad šīs, ko es tagad rādīju, tās ir vēl, ja mēs skatīsimies uz turbo, tad tur būs vismaz ekonomija vēl uz kaut kādiem $200, 200 eiro vai skatoties, nu, varbūt apmēram līdz mēs jau esam skatījušies no turbo kontā, salīdzinājuši ar eliti. Nu, mēs gan neesam to publiski darījuši, mēs paši esam salīdzinājuši. Tur ir ekonomijas no 100, 200 un pat 250, 270, $280. Un tur ir vēl lielāka ekonomija. Nu, es kaut kā šoreiz sanācu, droši vien, kad atstāšu šo te ierakstu, bet tad ņemiet vērā, ka šis ir no elites pakas, šis nav no turbo pakas. Turbo pakā ir vēl lielākas atlaides nekā jūs redzējāt šeit. Un par šīm pakām tad mēs arī atšķirību noteikti pastāstīsim kādā no nākošajiem video. Jo nu, tur ir diezgan ievērojams, tur ir savas prioritātes turbopakai, kas nav elitei, un viņas ir diezgan palielas tās priekšrocības, kāpēc tieši tā turbopaka būtu izdevīgāka. Praktiski, ja jūs izmantojat platformu, jums ir vienas atlaides. Ja, un ja kāds saka, ka abonēšana $120 tas ir dārgi, tad jūs, ja jūs pretī saņemat 10 reizes vairāk nekā tie $120, un ja jūs tos $120 paši tērējat, jo jums jau nepazūd nekur šie te abonēšanas maksa, kur jūs maksājat, jums jau viņa nepazūd. Tad praktiski jūs viņu paši tērējat, plus jūs saņemat atlaides ievērojamā šīs te. Tad mēs turpināsim arī, protams, iepazīstināt ar šo te burvīgo platformu. Es domāju, ka jūs pašu būtību varbūt arī sapratāt. Varbūt kādam šī informācija patiešām būs liktenīga, varbūt kāds meklē iespējas, jo jūs patiešām izmainīsiet savu dzīves kvalitāti.
Kāds varbūt šeit atradīs draugus, kāds varbūt šeit atradīs otro pusīti, kas šeit ir ļoti iespējams. Ja? Kāds varbūt šeit atradīs reālu pasīvā ienākuma avotu par to, kas ir pasīvais ienākums. Droši vien, ka mēs arī vēl pastāstīsim, tāpēc, kad alga jums var vienā dienā pazust. Pasīvo ienākumu, kur jūs uzbūvējat, jūs varat nestrādāt, bet jums ienākumi nāk. Bet jūs, ja jūs uz darbu neiesiet, jums droši vien, kad visdrīzāk no darba izmetīs un algu jums nemaksās. Ja mēs šeit uzbūvējam šo te savu pasīvo ienākumu, tad mēs varam vienkārši ceļot, un mēs ceļojam, un mums katru dienu ienāk nauda. Es domāju, ka nekas labāks par to nevar būt. Un tad, tā kā mums nāksies ļoti daudz ceļot, mums nāksies dzīvot 5 zvaigžņu viesnīcās, ja mēs, piemēram, skatāmies tieši tos life experience, kas mums ir visizdevīgākie ceļojumi, tad mēs dzīvojam 5 zvaigžņu viesnīcās, mēs uzņemam par to video un mēs dalāmies ar savu dzīvesveidu un dodam iespēju arī citiem cilvēkiem dzīvot šādu dzīvesveidu. Tā kā īstenosim sapņus realitātē, droši varat rakstīt, kontakti ir apakšā zem video. Rakstiet, pastāstīšu sīkāk, atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Šoreiz viss līdz nākamajai reizei.